hortenziju griešanu un rožu griešanu man ir atsevišķa video, vai jau top tie, par ērkšķogu un jāņogu griešanu video jau ir izlikts kanālā. Tie ir darbiņi, kas jādara šobrīd, bet kādas tad vēl augus ir jāgriež pavasarī? Nu, protams, ka tās ir visas ziemcietes. Ziemcietes, kas aug vienā vietā pietiekami ilgi, pārziemo pa ziemu, un arī par tām, protams, pavasarī jāprūpēs. Un viens no tādām ziemcietēm ir laimiņi, ir čīkstenītes. Viņi mēdz būt dažādi. Nu, šeit konkrēti man ir tāds gaišs laimiņš, kad tās lapiņas atvērsies, viņas būs svītrainas, balts ar zaļu. Vēl ir, protams, arī manā sapiņu fazēndā citās krāsās laimiņi, tādi sārti, rozīgi, vai pavisam tumši sarkani, tad pat dobītē parādīšu. Ko tad daram ar laimiņiem? Ar laimiņiem ir tā, ka viņiem pa vidu, nu te var arī labi redzēt, nāk tie vecie ziedkāti, kas ir nu jau sakaltuši, dobi, tos visus vajag izgriezt pavasarī. Un, protams, arī apravēt. Tas arī būtu tas, ko jādara ar ziemcietēm. Tātad šos te visus ziedkātiņus vecos jāizgriež, bet griežot tos dariet to ļoti uzmanīgi, jo var nejauši nogriezt arī jauno dzinumu, kas nāk burtiski pie paša vecā blakus. Zāli, daudzgadīga zāle, protams, arī jāapgriež. Arī to jādara pietiekami agri, jo, ja jūs pārāk ilgi kavēsieties, tad tie jaunie zāles dzinumiņi jau sāks parādīties, un zāle tiks traumēta, griežot nost arī jaunos. Nu, reku te var labi redzēt šī zāle, piemēram, ko es atstāju savam kaķim par prieku, lai viņu var pagraust, bija sen jau jāapgriež. Tā kā šeit. Ja mēs uzmanīgi paskatāmies, tad šeit ir apgriezts, un no iekšpusītes iespējams jau var pamanīt kādu jauno dzinumiņu, kas tur nāk. Sākotnēji šī konkrēta gadījumā viņus grūti pamanīt, jo viņi ir arī tādi oranžīgi zeltaini, bet parasti nedaudz zaļāki. Te vēl neredz. Tātad visdrīzāk apgriezos esmu laicīgi. Tad ir vēl citas ziemcietes, kas ir saglabājušās pa ziemu. Piemēram, īrisi. Īris jau dzen jaunās lapiņas. Dažiem vēl palikusi arī kāda vecā. Pavisam jaunās ir skaistas, tādas ar spiciem galiņiem. Ja jums vēl palikuši kādas vecās tādas brūniem galiņiem, tās arī faktiski varat noņemt vai nogriezt. Īpaši jau tādiem vecākiem īrisiem, kas ilgāk aug vienā vietā. Ziemcietes, peonijas, jā, tur tieši tāpat kā čīkstenēm jāizgriež vecie dzinumi. Peonijai tāda nav, jo pagājuši gadu tur bija tikai viens ziedkāts, pie kam vēl bez zieda, bet citām peonijām manā dērzā, protams, tādi vēl ir palikuši, kaut gan es esmu centusies izgriezt līdz pašai zemē šeit, piemēram, to var redzēt. Arī tieši tāpat kā čīkstenēm ļoti uzmanīgi, jo tie mazie pumpuriņi nāk burtiski no visām malām, un bieži vien tas notiek blakus tiem vecajiem ziedkātiem. Griežat ļoti, ļoti uzmanīgi. Maksimāli tuvu zemē, bet netraumējot jaunos dzinumus. Dažkārt peonijām tie jaunie dzinumi ir tik maziņi, ka viņus knapi var paredzēt. Šobrīd jau pišķiņi var nojaust, kur viņi nāk, jā, tādi mazi no zemes. Un redzat, arī šeit es esmu kaut kur atstājis kādu sausu galiņu, piemēram šeit. Un tāpat blakus nāk dzinumiņš, tā kā griezīšu, bet ļoti uzmanīgi. Tad, runājot par citām vēl ziemcietēm, visi tie zemes sedzošie augi, kā dažādi floksīši, kā šeit, ja, kas izskatās mazliet pabriesmīgi šobrīd ar tādiem sausiem, daļai sausiem kātiņiem, bet jūs redzat, ka viņš jau sāk dzīt ārā jaunas, palikt zaļāks, un tur jau būs drīz vien ziediņš šeit galā. Tā kā flokšus, principā, jūs varat bišķiņ patīrīt, ja tur ir kaut kas tāds, ko jūs varat noņemt vai nogriezt, bet pārāk neaizraujieties ar viņu griešanu, jo viņi paši atjēdzas, ja? Ja jums ir pilnīgi savs tāda čupa, tad domājam, ko tur var darīt. Šeit, piemēram, arī, kur vairāk saulīt, ja iztās pavisam sauss, bet īstenībā viņš apaug. Uz tā sausā rodas arī jaunie dzinumiņi, tikai negriežat nost tos galiņus, savādāk viņi neziedēs, jo flokši zied diezgan agri pavasarī. Bergēnī, arī bergēnī zied agri pavasarī,
Īpaši, ja viņa aug vienā vietā ilgāk jau, viņa ir saņēmusies un izspīd arī kādu ziedkārtiņu. Ko ar viņu darīt? Faktiski būtu jāiztīra viss tas vidiņš, jāiztīra tās vecās samēlējušās lapas, sausās pilnībā, sausās lapas ārā un viss, neko citu vairs. Ak jā, lavandas. Lavandas, protams, ir jāgriež. Savas lavandas es pamatā esmu visur jau apgriezus, bet man vēl ir palikušas 2 lavandas, kura piemēra es jums parādīšu, kā griezt. Tāpēc arī par lavandu griešanu būs atsevišķs video. Pārāk ātri nevajag steigties. Drošāk būs, ja griezīsiet tad, kad jau redzēsiet, ka parādās kādi jauni zaļi dzinumiņi uz kātiņiem. Jo šobrīd viņš izskatās viss tas krūmiņš tik ļoti sauss, ka īsti nevar saprast. Arī heihērs, protams, pavasarī vajag apkopt, mazliet apgriezt, izgriežot šīs te sausās lapiņas, kas tur ir, jo no vidiņa, kā jūs redzat, nāk jaunas svaigas. Heihēra ir mūžzaļs augs, viņa tāda pati aiziet ziemā un tāda pati no tās iznāk. Vienīgā problēma ar to parasti ir, kad viņa ceļas uz āru, uz augšu. Te man tieši tāds viens krūmiņš ir, uz kuras var parādīt, kā izskatās briesmīgi, ja? Šeit, jūs redzat, tās saknītes faktiski ir iznākuši virspusē, un heihēra vairs ne pēc kā neizskatās. Ko darīt ar šādu heihēru? Noteikti izrakt, sadalīt, ja vajag, vairākos augos un sastādīt, kur vajag, bet principā tātad izrakt, iztīrīt visas vecās lapas un iestādīt tā, lai viņa nav tik ļoti izcēlusies uz augšu. Nezinu, cik labi tev redzēt, bet te tas ir noticis. Jo skaistai sakoptai heihērai būtu jāizskatās šādi. Ko es darīju ar šo heihēru? Es faktiski vienkārši tā pacēlu, un kā redzēt, te apakšā nogriežu visas tās lapas, kuras nāca gar zemi. Heihēra akaldzēna jaunas cinumiņas, kuplo, veido tādu skaistu bumbulīti. Te man ir vēl viens klājienisks augs, kas izziemo, mūžzaļš faktiski. Tā ir pļavas zeltene, un šobrīd viņa izskatās tāda tumši sarkana. Tikko nokusis sniegs viņa bija pavisam tumši sarkana, un šobrīd jau izskatās labāk, jūs redzat cenu jaunas dzeltenas dzinumiņas. Un aizņems arī visu šo vietu ar saviem zeltainajiem zinumiem, veidos tādu zeltainu skaistu paklājiņu. Vēl viens ļoti skaists augs, kas mostas āgri pavasarī, ir kaķu zāle. Te ļoti labi redzēt, starp vecajiem, sausajiem, nogrieztajiem zinumiem nāk ārā jauni. Un saugot šī kaķu zāle veidos lielu krūmiņu, kas faktiski aizņems visu šo vietiņu. Viņa būs 3 reizes lielāka nekā viņa ir šobrīd. Arī šeit būtu labi izgriezt tos vecos, un tieši tāpat kā iepriekš ar heihēru, ar citām zemcētēm, uzmanīgi griežat. Ar mazām šķērītēm, bet ne nogriežot jaunos dzinumiņus. Par to, ko darīt ar sniegrozi, es jau esmu izstāstījis, un te jūs redzat rezultātu. Ziediņi ir ar vien vairāk, viņi sāk jau vērties, un rezultāts būs brīnišķīgs. Tepat kaut kur kaļ zemes. Šis te skaistais paklājs arī izziemoja zem sniega. Tagad pamazām maina krāsu, kļūst lielāk, ļoti brīnišķīgs augs, kas ātri aizņem lielas platības, ko var stādīt ēnā, zem kokiem, krūmiem. Ko es darīju ar šo? Faktiski vienkārši ar grābekli iztīrīju no vecajām lapām un redz, kā viņš jau sāk smuki saņemties. Te man ir vēl viena ziemcētīte, tā ir pļavas nērķīte. Redzat, viņa arī jau dzēna jaunos dzinumiņus zaļos. Sākumā izskatījās pilnīgi sauss un briesmīgi, bet domāju, ka būs labi. Vienkārši iztīram no visu nevajadzīgā, bet neaizraujamies ar griešanu. Principā, ja jūs gribat skaistas puķes savās dobēs, tad šis brīdis, aprīļa sākums, ir tas laiks, kad par tām parūpēties, apgriezt visus sausos dzinumiņus vecos, kas palikuši no iepriekšējā gada, izgrābt vecās lapas, apgriezt tur, kur tas ir nepieciešams, lai veidotu skaistu formu, pastādīt dziļāk, ja tas ir nepieciešams, varbūt arī pat dalīt un pārstādīt un pavairot. Šis ir īstais brīdis. Palieciet kopā ar kanālu Sapņu Fazenda un jūs redzēsiet, ko tieši kurā brīdī jādara. Un, protams, neaizmirstiet spiest podziņu like un abonēt, lai nepalaistu neko garām.
Uz tikšanos!